Man viens no vadītājiem pienāca klāt, un viņš saka, Linda, vēl viena sarkana lapiņa. Un mēs tevi pakojam un sūtam prom uz Āfriku. Uzreiz pēc tām mācībām mēs izgājām 5 vadītāji. No katras Baltijas valsts bija 5 vadītāji. Mēs izgājām no tām mācībām. Tur vēl bija pamatīgs eksāmens. Un mēs izgājām ar domu tā, un ko viņi grib, lai mēs tagad darām. Jo nevienam, absolūti nevienam nebija skaidrs, ko viņi grib, lai mēs tagad darām. Tam kredītrēķinam, ja viņš ir jāraksta, viņš ir jāraksta. Bet kaut kas to kredītrēķinu provocē. Un ne jau ar finansēm tev ir jātaisa tas workshopiņš, bet tev ir jātaisa workshopiņš ar kaut ko citu, kur tā kļūda vispār rodās. Ja? Un kāpēc mēs rakstam tos kredītrēķinus? Kāpēc viņi stāv? Kāpēc viņi tagad viss ir sašķirots? Kāpēc viņi neved to visu uz mašīnām? Un tad bija atbilde, bet tāpēc, ka mums ir tikai 10 ratiņi un 20 kurjeri. Esiet sveicināti podkāstā Strādā gudri, nevis smagi. Mani sauc Ilze Čerevko, un šajos raidījumos mēs runājam par to, kā sasniegt vairāk, tērējot mazāk resursus. Šis ir kārtējais raidījums sadarbībā ar Biznesa efektivitātes asociāciju par Lean līderību. Šodien runāsim par praktiskām lietām, kā Lean līderis iekšējā uzņēmumā ir sakārtojis procesus un uzlabojis uzņēmumu kultūru. Sveicināti kārtējā raidījumā par Lean līderību, un šodien ciemos man ir Linda Liepiņa. Lindu es paskatījos LinkedInā, un Linda ir komandas izglītībā treneris jau 9 gadus, starp citu, vai ne? Ļoti liels stāsts, bet man liekas, lielākā dzīves skola Lindai ir DHL 20 gadi. Un skatoties tavu timelainā, tavus amatus uzņēmumā, es nemaz negribu saukt, es domāju, es ļaušu tev pašai pastāstīt par to, ko tu esi darījusi DHL 20 gadus, un vai tā tiešām tev ir bijusi tā lielākā dzīves skola? Skaidrs, paldies. Jā, tā noteikti ir bijusi man lielākā dzīves skola. Bet sākšu ar joku. Pieņem, ka kaut kur ap 95. gadu es gāju ar veco Ģertrūdes baznīcu un skatos, tur stāv daudz smukas, baltas DHL mašīnītes ar logo. Un es būtu forši tur strādāt. Tas tāds padoms. Domājiet uzmanīgi, ko domājiet, ja? Jo šī vēlme būt forši tur strādāt dažus gadus vēlāk materializējās, un es sāku strādāt kā konsultants. Un te varētu ar vēl vienu joku, vai ne? Tad visu vēsturi izstāstīšu. Man tā sākums visos līnos un visur sākās ar kvalitātes vadību, un es biju uz IRKA kursiem, ISO auditoriem, un tie daži puiši, kas arī tur bija, vai ne, kaut kādus gadu vēlāk pēc tiem kursiem man zvana un saka, klausies, Linda, tev ir kaut kāda pieredze loģistikā. Mums te ir tāda problēmiņa, mēs vinējām vienu tenderu, bet mums nevienam nav nekādas sajēgas par loģistiku. Vai tu negribi viņiem pastrādāt kā konsultants? Un tas uzņēmums, kuram vajadzēja to konsultantu, bija DHL. Līdz ar to mans pirmais gads ar DHL bija tieši kā konsultantu lomā. Un pēc tam jau es sāku strādāt, vai ne, sākot ar kvalitātes vadību, un tad beidzot ar visu to, kas tur LinkedInā ir rakstīts. Tā bija kvalitātes vadība, tad tas bija kvalitātes vadība un tas, ko mēs varētu saukt par Lean vai Six Sigma, tāda procesa uzlabošanas lietas. Pēc tam tā procesa uzlabošana bija Baltijas līmenī, pēc tam tas bija iekšējās mācības, un tur sākās tāda jauna, liela iekšējo mācību ēra, kas vēl joprojām turpinās, ko DHL sauc par Certified International Specialist, bet tur ir viss iekšā. Tur ir darbinieku mācības, tur ir vadības mācības un tā tālāk, tāda kultūras pārmaiņas. Tad tajā es biju sākumā atbildīga Baltijā, pēc tam nē. Tur ir bijis dažādi. Un, man ir tiešām ļoti liela pieredze, un liela pieredze Latvijā, liela pieredze daudz kur Baltijā. Es varētu teikt, ka man Baltijas kolēģi bija tik ļoti, ļoti labi pazīstami un dažādas lietas, un kas pie viņiem notika. Un pēc tam jau pēdējos gados, tad es te vazājos pa visu Eiropu, kā man labi patikās. Ja? Pārsvarā ar mācībām, bet tur bija tiešām ļoti, ļoti daudz dažādu lietu, ko darīt. Bet tieši DHL pa visu Eiropu, ja? DHL pa lielu daļu Eiropas, bet būtu grūti nosaukt tās valstis, ar kurām man nebūtu sadarbība vai nu pie viņiem bijusi, vai nu pēc tam, ka viņi brauc šeit. Bet tas nebija tikai Lean vai efektivitāte, tas bija arī dažādas vadības līmeņa mācības. Ok, Klau, bet tu sākotnēji nebijāt jūs ar šo pazīstami ar šo uzlabojumu kultūru, kā DHL kā uzņēmums nonāca pie tā, ka tu no konsultanta, kvalitātes vadītāja kļuvi par šo procesu uzlabojumu speciālistu. Kā jūs pie tā nonācāt?
Tā bija globāla iniciatīva. Tātad, tajā brīdī DHL bija relatīvi nesen apvienojies ar Deutsche Post un bija tad Deutsche Post grupa. Un tā Deutsche Post grupas tajā brīdī viņas tur bija ļoti iedvesmojušies iespējams no General Electric stāstiem un vēl no kaut kādiem veiksmes stāstiem, kā Six Sigma ir palīdzējis biznesu vadīt. Jo apvienojoties, viena daļa biznesa bija mazāk spējīga nekā otra, mazāk produktīva nekā otra, un tad gribēja, lai viss lielais koncerns ir ļoti sakārtots un produktīvs, un tas ir tas brīdis, kad ieviesās Six Sigmas tipa domāšanu, tā varētu teikt. Ja? Tas pat nebija pamatlieta, ko noteica, bija nāca caur pārdošanas nodaļas ar komerces nodaļām. Viņi teica, mēs gribam būt pirmā izvēle mūsu klientiem. Un tad pielikt klāt, mēs gribam būt mūsu pirmā izvēle arī mūsu darbiniekiem, un mēs gribam būt pirmā izvēle investoriem. Un tas tad bija ļoti ilgi stratēģijas pamatā, ko mēs saucām arī DHL par First Choice arī sauca. Un tas tad ir tas, kas virzīs. Un tad sākās dažādas ieviešanas stratēģijas, un visās valstīs atrada 5 cilvēku līdz 6 cilvēku komandu, kuriem veica pamatīgas mācības, 5 dienas vismaz, tādu stipri pietuvinātu Six Sigma zaļajai jostai. Tie, kas zina, ko tas nozīmē, bet būtībā tev ir jāvar iziet no tām mācībām un novadīt Kaizen workshop. Tā. Ok, labi, tad 5 cilvēki, un tu biji viena no tām, kas bija Latvijas 5 cilvēku komandā. Jā. Kas jūs mācīja? Mācīja mūsu ārējie konsultanti, mācīja DHL tajā, Deutsche Post grupa tajā brīdī bija noslēguši līgumu ar 2 konsultāciju uzņēmumiem, ar OMS vācu uzņēmums un Russ & Strong, kas bija britu uzņēmums. Un tad no katra bija, viņi kopā veidoja to programmu, pēc kuras apmāca lielo koncernu, un viņi vienmēr bija arī 2 šo uzņēmumu cilvēki zālē, kad mums pasniedz tās mācības. Arī vēlāk citos līmeņos, kad tur iet uz nākamajiem līmeņiem, tad arī tur bija vienmēr vismaz 2 treneri, katrs no savu uzņēmumu, katrs ar savu pieredzi, un arī konsultāciju uzņēmumu. Bet kad DHL sāka ar šo Six Sigma filozofiju un domāšanu, ja? Jā. Vai tu vari pastāstīt, jo mēs iepriekšējos raidījumos visos esam runājuši par Lean un TOC esam pieminējuši, bet Six Sigma ir kaut kas jauns. Kas ir Six Sigma? Vai tas ir kaut kas tas pats, kas efektivitāte un Lean, vai uz ko tas ir vērsts? Jā, pilnīgi noteikti. Ja? Un tāpat laikā tur ir mazliet atšķirība. Ja tā tīri pēc mācību grāmatas teiktu, tad Leanā viss ir par to, ka mēs gribam samazināt zudumus. Six Sigmā viss ir par to, ka mēs gribam samazināt vai izskaust varianci. Pagaidi. Variācijas. Variācijas, jā. Visu standartizēt. Uz standartizāciju? Nē, panākt procesa stabilitāti. Ļoti strādāt uz to, lai process ir ļoti stabils. Lai mums ir pēc iespējas mazāks, ja mēs zīmētu tās līknītes, lai mums ir pēc iespējas mazāka tās variācijas tur vienam pēc otra vai ne tiem darbiņiem, ko mēs daram. Ja? Pasaka varbūt kādu piemēru no tā, ko jūs tur ieviesāt. Jā, šis varētu būt cits, šo mazliet atliekam šo jautājumu mazliet vēlāk, ja es varbūt varētu pateikt, ka uzreiz pēc tām mācībām mēs izgājām 5 vadītāji, no katras Baltijas valsts bija 5 vadītāji, mēs izgājām no tām mācībām. Tur vēl bija pamatīgs eksāmens, un mēs izgājām ar domu tā, un ko viņi grib, lai mēs tagad darām. Jo nevienam, absolūti nevienam nebija skaidrs, ko viņi grib, lai mēs tagad darām. Un tas nebija tikai tā Latvijā, tas patiesībā bija tieši tāda pati pieeja pa visu Eiropu. Tā kā man jau bija tā kvalitātes vadība pirms tam, un es jau tos kvalitātes vadības instrumentus biju redzējusi. Līdz ar to man bija vieglāk, es saku, klausieties, es šito visu redzējusi esmu. To mācīja arī kvalitātes vadībai, tātad mums tas viss noderēs, tikai te viņš ir salikts kaut kādā citādākā schēmā. Un tas, kas ir tā galvenā lieta, kas tur atšķirās, ja Līnā ir daudz instrumentu, kas ir viens pa vienam, un tu vari tā kā tagad mēs ņemsim to, un izvēlēties, kas tad ir tie, kurus mēs darīsim. Un patiesībā secība nav noteikti, ir tādas labās prakses, daži grib sākt ar asīčīm sapulcēm, daži grib sākt ar 5S, daži grib sākt ar pilnīgi kaut ko citu, ja? Tad Six Sigmā, tur viss ir definēts, ja tu sāc ar problēmas definēšanu,
tu atrod, kas tad ir tā tev lielākā problēma, tu definē problēmu, tu ej cauri dažādiem mērījumiem, tu ej cauri procesu analīzei, datu analīzei, un tad tu ej cauri uzlabošanas schēmai un procesam ievies pilotu projektu, pārbauda, vai tas strādā, un vēl 3 mēnešus monitorē to visu. Un tāds liels, gruntīgs pasākums. Ja? Nu, mūsdienās ļoti bieži saka, ka Kaizenā mēs izmantojam tieši to pašu dmaiku, tieši pēc tā paša principa, tieši tāpat mēs mēram. Tā kā tur ir atšķirības un nav atšķirības. Es pat domāju, ka viņš pa vienam vairs Six Sigma viena pati vispār reti, kur par to runā, vienmēr runā par Six Sigma Lean vai Lean Six Sigma. Viņi ir tik ļoti sauguši kopā, ka tur tādas... Ok, bet atgriežamies. Tātad jūs esat iznākuši ārā no tām mācībām. Katrā valstī 5 cilvēki, nesaprotat, ko no jums grib, kas jums tagad ir jādara, kā jūs tālāk darbojāties. Un tad tā brīža lokālais Latvijas vadītājs, un es pie viņa saku, klausies, es redzu, kā mēs to varam darīt. Un viņš man tā gudri paskatās, un viņš saka, Linda, do as little as possible not to get incorporate shit list. Es tā, ok, tātad vadītājs arī īsti nav sajūsmā par to, ka mums te kaut kas ir jādara. Bet toties Baltijas vadītājiem likās, ka mēs kaut ko darīsim, bet tad domājam, kas tad ir tas, ko mēs darīsim. Un tas, ko gribēju darīt, ir tas, kas bija arī korporatīvais uzstādījums, ir, ka mēs taisam tās iniciatīvas, tādas, kas varētu būt Six Sigma projects, tā kā projekti, bet mēs viņus saucam par iniciatīvām, ka mēs tiešām atrodam problēmu un mēģinām viņu risināt, izmantojot pareizos instrumentus. Es teiktu, ka uz to brīdi vismaz 33% visu projektu Eiropā bija samazināt kredītrēķinu skaitu. Jo tas bija ļoti viegli, tur uzreiz tu vari dabūt kaut kādus ciparus un tā tālāk, bet ja mēs tā skatījām, kādu brīdi vēlāk, visi sāk saprast, mēs cīnamies ar sekām. Tam kredītrēķinam, ja viņš ir jāraksta, viņš ir jāraksta, bet kaut kas to kredītrēķinu provocē. Un ne jau ar finansēm tev ir jātaisa tas workshopiņš, bet tev ir jātaisa workshopiņš ar kaut ko citu, kur tā kļūda vispār rodās, ja, un kāpēc mēs rakstam tos kredītrēķinus. Un tā kā mēs lēnām pieaugām visā tajā metodoloģijā. Bet jūs 5 cīnījāties pa Latviju, vai jūs kā 5 apmācīti gudrākie treneri gājāt un arī mācījāt jau savus, kā jūs dabujāt visu kolektīvu iesaistīt? Nē, mēs 5 negājām, daži daudzus gadus negāju un neko nedarīju. Zināju metodoloģiju, kā nodaļas vadītājs bija ok, nāc un kaut ko dari, ja tev vajag, bet tā kā liec mani no tā visa mierā, es tā īsti negribu iesaistīties. Ja? Tad sava veida pasīva agresīva pretestība pret to bija. Ja? Tāds, tev vajag, tu dari, bet es atnākšu, tad, kad man būs jāpieņem lēmums, vai man patīk tas, ko jūs tur izdomājāt, vai nē. Tā labā ziņa ir tā, ka mums izdevās daži forši workshopi, kuros bija labs rezultāts redzams, un tas darīja tādu ticamības momentu, vai ne? Tas tomēr strādā. Bet tā pamatlieta ir arī tāda, ka man paveicās, jo, saprotot, ka tur ar tām 5 dienām nevar īsti, un ja tu pirms tam neko tādu neesi darījis, un tev uz vietas nav neviena, kas tevi kaučo, tad man aizsūtīja vēl uz papildus treniņu, kuram tiešām mācīja kļūt par Process Improvement Advisor. Tāds bija oficiālais tāds mācību programma un tam līdzīgi, un tā jau bija tāda padziļināta un 2 nedēļas no vietas, un tur riktīgi jau gan par to, kā strādā tā komanda, gan par to, kā tai komandai dabūt, lai viņi iesaistās, lai viņi analizē un lai viņi pēc tam ģenerē idejas un tā tālāk. Ja, tāds daudz dziļāks kurs, un pēc šī kursa man bija piešķirts coach, tas pats no Russell Strong. Un tad jau tas pats, kas mums arī mācīja pirmās mācības, un līdz ar to tad Alistars brauca un pieskatīja mani manos pirmajos workshopos, ko es darīju. Un tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Un es domāju, viņš pats sēdēja, tiešām gandrīz neko nedarīja. Tikai pa brīdim panāc. Tagad tev vajadzētu pāriet uz tādu un tādu rīku. Un tagad tev vajadzētu iet un darīt to un to. Bet pats mierīgi sēž tur aizmugurē vai vienkārši vēro to procesu, un pēc tam mēs vakarā izrunājām visu. Un tad es domāju, mana pieredze ir, ka tas strādā ļoti labi. Tā kā kāds ir apmācījies, es gribu būt Lean eksperts, vai es gribu būt procesu uzlabošanas eksperts, vai vēl kaut kas, ka viņam ir kāds no malas, kurš ir druscītiņi vai daudz gudrāks par viņu, kas tā kā patur rociņu, ej dari, tev ir tā deksme, ej dari,
Bet tad, ja tu pēkšņi sāksi vai ne tur kulties un netikt uz priekšu, ir kāds, kurš tev pateiks, kas ir jāizdara. Īsnībā sanāk, ka šis coachs tev izglāba to tavu situāciju, jo sākumā, kad tu stāstīji, jūs aizgājāt, jūs pamācījāties, tiešais vadītājs īsti nesaprot, jūs paši nesaprotat, tur bija uz robežas, ka viss varēja izgāzties, vai ne? Un tā tas ir noticis patiesībā diezgan daudzās Eiropas valstīs, arī citās, kur viņi tikai palika pie tā līmeņa, ka mēs te paši kaut ko pamācījāmies, un īsti nevienu, kurš būs par to atbildīgs, nepateiksim, kaut ko darīsim, bet ir valsts, kuras gadiem tā īpaši nepieslēdzas, tā īpaši nedara, kaut ko tur bišķi pielabo, bet viņiem nav tāda mērķtiecīga tā darba bijis. Un tās vienmēr ir tās valstis, kurās nav iet uz to nākamo līmeni, dabūt kādu, kurš ir druscītiņ gudrāks par pārējiem, vai vēlāk varbūt daudz gudrāks, bet kurš iet uz papildus mācībām, kuram ir tas coach, kurš uztais tos pirmos workshops ar coachu kopā. Un tajās valstīs, vai arī tur, kur tas cilvēks ir aizgājis un jauns savā vietā uztaisīts, arī tiem te pēkšņi blūkši, viss tā kā pazūd tā uzlabojuma kultūra, viņi tādā nēsošā līmenī paliek. Klau, bet tad tu ar savu iniciatīvu kļuvi par šo galveno useru cilvēku Latvijā, jā? Jā, es gribēju, man tā kā arī vadība tajā brīdī atbalstīja, mācies, dari. Sevišķi, ka tā bija tajā brīdī Baltijas pozīcija, tāds, kad tu esi atbildīgi par visu Baltiju, tad mums uz Baltiju viens pilnīgi noteikti noderētu. Ja? Un, ja godīgi, tad tāda līmeņa apmācības vēl kādam Baltijā citās valstīs nodrošināja tikai jau šajā 5 gadē. Tā kā es domāju, Lietuva beidzot dabūja kādu kolēģi tādā līmenī 2022. Un Igaunija pat vēlāk, es domāju, 23. Ja? Viņi tā visu laiku paļāvās. Mums ir Linda, mēs varam Lindai paprasīt. Bet tas arī bremzēja pie viņiem tos procesus. Tā. Klau, izejot šo apmācību procesu, tad, kad tu pati biji apmācāmais, tad kas ir tas, kas būtu citiem uzņēmumiem jāņem vērā, ja viņi vēlās kādu savu darbinieku izvirzīt par lean līderi, kas ir tās lietas, kas strādā un kas nestrādā? Ir jābūt vadības atbalstam, pilnīgi noteikti. Ja? Tam, kurš ir mans vadītājs, viņam ir jāsaka, jā, es gribu, lai tu to dari. Jā, un man par laimi bija Baltijas vadītājs, kurš to teica, ka jā, es gribu, lai tu to dari. Jā, es gribēju tev vēl paprasīt, bet kā ja Baltijas vadītājs tev iedeva akceptu, vai Latvijas vadītājs arī pēc tam pievienoja? Viņš nomainījās. Nomainījās, skaidrs. Labi, tālāk, kas vēl ir svarīgi? Tam, kurš grib to darīt, viņam ir jāgrib to darīt. Un tad, kad tev deg tās acis, jā, es tagad gribu te kaut ko jaunu iemācīties, vai arī es to jau zinu, un es redzu te to potenciālu, tas tad varētu būt tas, kas strādā. Jā. Un tad, un tad ļaut strādāt. Un tad coach. Manā gadījumā coach, un visur tur, kur ir bijis tas coach, arī citās pēc tam mācību programmās jau iekšējie coach ir bijuši, un tam līdzīgi tas coach ir ļoti vajadzīgs. Bet tev deva arī diezgan lielu rīcības brīvību, vai ne? Tu varēji izpausties, tev nebija sasietas rokas, tev bija šis mandāts, ka tu esi šobrīd mūsu uzlabojuma speciālists, un cik tu jūti tādu arī uzticību no vadības, ka tev uzticās un ka tu vari iet ar savām idejām un realizēt tās, vai tev bija jāiet pie vadības un saskaņot katru savu kustību? Bija jāiet, bet Six Sigma procesos tas notiek organiski, jo tas ir paredzēts pēc plāna. Ja Six Sigma procesā, pieņemsim, mēs definējam problēmu, tur ir katrai lietai ir tāda tā kā vārti, pirms tu pārēj no definēšanas uz mērīšanu, ir jāuztaisa maza sapulcīte vai vismaz jāiesauc zālē vai ne vadītājs, tas, kurš ir šī procesa vadītājs un tam līdzīgi. Un pasaka, tas ir tas, kā mēs esam nodefinējuši tagad problēmu. Šis ir tas, ko mēs redzam kā problēmu. Un viņš saka, jā, piekrītu, tas tā ir. Saka, tad mēs ar to varam tālāk strādāt un šo sākt mērīt. Viņš saka, jā, piekrītu. Mēs sataisam, izdomājam, kas ir tas, ko mēs mērīsim.
saucam viņu atpakaļ telpā, šis ir tas, ko mēs gribam mērīt. Viņš pasaka, jā, es tam piekrītu. Un pēc tam attiecīgi tas pats uz analīzi, tad mēs te esam izpētījuši datus, te mums ir grafiki, te mums ir vēl kaut kas, te mums ir procesu vērošanas, krītāpļi, gembas, jebkas, ko mēs tur esam darījuši. Tādi ir mūsu novērojumi, tur procesu kārtēzijas process sazīmēts, un tas ir tas, ko mēs te redzam, un viņš tajā brīdī var pateikt, nē, man nepatīk, te kaut kas nelīdz galam, mēs varam tad, varam vēlreiz šo pārrēķināt, paskatīties, atrast citus datus, vai arī viņš saka, labi, piekrītu, ejam tālāk. Un ja mēs ejam un ģenerējam tās idejas, sakam, šis ir tas, ko mēs domājam ieviest. Līdz ar to tā vadības iesaiste, vismaz procesa īpašnieki iesaiste tajā brīdī vai nodaļas vadītāji, tas ir neizbēgams jebkurā Six Sigma projektā, jo viņš tur vienkārši tā ir ieintegrēts jau pašā pasākumā. Tātad jūs ļoti uz to Six Sigma vēršoties, tātad problēma, ņemam problēmu, risinām risinājums. Kas ir tas, ar ko tu visvairāk lepojies no šiem visām iniciatīvām, problēmām, kur jūs atrisinājāt, kur bija liels ieguvums, kur bija arī, arī komanda teica, wow, šis ir super. Un vēlkam to ļoti, ļoti veco vēsturi ārā. Viens no pirmajiem workshopiem arī bija, ka mums bija tajā pašā darbnīcā piedalījās cilvēki, kas bija gan tīmlīdi vai supervizori, kas viņi tajā brīdī skaitījās, vai ne, tātad mazliet maziņš vadītājiņš, un pēc tam kāds no vidējās vadības, tad kāds, kurš reāli to darbu dara, un mēs skatījāmies, kā uzlabot kaut kādu daļu no kurjeru procesa. Tur bija iespēja darīt visu. Mēs kopā gājām gembā, mēs kopā skatījāmies, mēs kopā pēc tam nācām atpakaļ un uzdevām viens otram jautājumus, vai ne? Kāpēc jūs to darat? Piemēram, viena no lietām, kas tajā brīdī bija, kāpēc viņi stāv, kāpēc viņi tagad viss ir sašķirots, kāpēc viņi neved to visu uz mašīnām? Un tad bija atbilde, bet tāpēc, ka mums ir tikai 10 ratiņi un 20 kurjeri. Tāpēc mēs stāvam, ja mūsu uzdevums ir palielināt to laiku, ko kurjeris ir ceļā, kur viņš ir izbraucis no termināla, tad tāpēc mēs te 10 gabaliem ļaujam 15 minūtes gaidīt, kamēr ratiņi atbrīvosies. Tā katru dienu. Ja, bet tas tāds tiešām stāsts no 2000. gadu sākuma, ja, tad vecais termināls, vecais process un tam līdzīgi. Bet tā ideja tajā brīdī visiem tāds, tiešām. Tas sarēķinām, cik tas mums maksā. Ja mēs te esam gatavi dienu vai divas 5 cilvēki domāt, kā uzlabot un pagarināt to laiku, tad te 15 minūtes pusē no kurjeri vienkārši jau dāvanā ir. Tajā brīdī, kad un tas nebija tik daudz, tas Six Sigma projekts, cik tas bija tiešām zudumu ieraudzīšana un iemācīšanās skatīties uz zudumiem. Bet tad, ko jūs izdarījāt? Nopirkāt vēl 10 ratiņus? Jā, mēs arī nopirkām ratiņus, bet tur arī vēl tas tika mainīts tajā procesā. Ja? Bet kopumā tur bija uzreiz, ja tās ir 15 minūtes katru dienu, 10 kurjeriem, tas ir daudz laika. Jā. Tas ir ļoti daudz laika. Ja? Un patiesībā lielākai daļai to DHL iniciatīvu sāka parādīties tāds raksturs, ka viņas nav tik daudz par Six Sigma un par variāciju izmaiņu, cik viņas tomēr ir par zudumiem. Un globāli kompānija nolēma, ka varbūt tomēr mums lean metodes tām bez tiem visiem Six Sigmas ļoti sarežģītajām datu analīzēm tur un tabulām un datu izpētēm un tam līdzīgi. Varbūt mums tomēr leans ir svarīgāks. Un tad notika tāda pārēja, ka mēs tomēr vairāk fokusēsimies uz dažiem ļoti svarīgiem lean rīkiem. Un kuri bija šie svarīgie? Ļoti svarīgiem. Tā ir, tas, ko mēs latviski saucam par balto tāfeli vai asīčī sapulcēm. Tas bija tā kā viens. Otrs svarīgais bija gemba. Un tie laikam pat palika par vissvarīgākajiem vienmēr, jo pēc tam, protams, runāja arī par Kaizen workshopiem un runāja par 5S. Jā, kopumā zudumu meklēšana caur Kaizen workshop vai caur gembu vai vēl kaut ko, tas tāds kopumā, bet uz to tad arī pārveidoja mācības vēlāk. Ja mums agrāk vadītājiem bija tādas Six Sigma zaļai jostai piemērots mācībiņas, tad lēnu garu notika tāda pārēja, ka darbiniekiem, vadītājiem un visiem pārējiem ir vēlams tomēr zināt šos 4 pamatrīkus. Tātad gemba. Gemba, ja kāds nezina, tātad gemba ir iet apgaitā un vērot zudumus procesā, pierakstītos. Kā jūs to veicāt? Praktiski.
Tā bija tu viena pati, kas gāja šajās Gemba apgaitās, vai tu iesaistīji arī kaut kādus nodaļu vadītājus? Sākam ar anekdotēm. Ja? Tā ir liela vācu korporācija. Ja ir pieņemts lēmums, ka Gemba ir viens no svarīgākajiem rīkiem, tad tas tiks visiem tur tā pa hierarhiju uz leju nosūtīts. Mums bija tā brīža direktors, Baltijas laikam vadītājs, viņš bija mācībās, viņam pastāstīja Gembu, mēs darīsim šādi pie mums uzņēmumā. Viņš atbrauca un novada mums 2 stundu teoriju, kas patiesībā ir balstīta uz zudumiem, mazliet par procesu kartēšanu un par to, kam būtu jānotiek Gembā. Tad mums bija tādas skaistas Gemba kārtas, ja tie, kas ir pie manas mācībās bijušies, parasti ar viņām plātos, jau būs drīz beigušās, vai ne, kopš es DKL nestrādāju, bet kā izdevs materiāliņš paskatīties vēl ir. Gemba kārtīs mums bija dažādas tēmas salikts, par ko tu vari taisīt Gembu. Viss ieskaitot ergonomiku, darba drošība, produktivitāti, klientu skatījumu uz lietām, tur jebkas tur dažādas pārslēgšanās, pilnīgi visāds, tur kaut 26 kārtas vismaz, vēlāk arī atbilstības kārtas uzradās, vēlāk arī Go Green kārtas uzradās, tā kā jebkuru lietu, kas mums biznesā ir, par to var taisīt Gembu. Un tad mēs taisījām loteriju, un tad mēs izvēlkam loterijā katrs, kurā no nodaļā mēs pa pāriem iesim. Tagad pieņemam, ka mūsu personāldaļas vadītāji tajā brīdī izvēlk to nodaļu, un es termināls, ko tad es tur terminālā varēšu ieraudzīt no viņu procesa, ko tad es saprotu. Un tad viņi izvēlk vienu no tām kārtīm, un viņi tieši dabūja to darba drošību un ergonomiku. Tā kā 2 kārtas, 2 cilvēki iet, 2 kārtas. Jā, viņai ieejot iekšā uzreiz bija dažas lietas, ko viņa momentā pamanīja. Ja? Līdz ar to tu ej ar domu skatīties un meklēt, vai šeit viss ir kārtībā, darba drošības un ergonomikas. Un tad bija lietas, kas bija tā, ne tikai darba drošība, bet varētu būt arī jautājums par ceļu satiksmes noteikumiem. Ja dažas no mašīnām bija tādas, kurām jau bija iespraustā jostiņa, tad, kad viņa stāv terminālā un viņai nekur nebrauc. Tur ne tikai iekšējie noteikumi, tur arī valsts noteikumi tur ir ietekmēti. Tā kā uzreiz var pamanīt, jā. Tad tajā brīdī mums visiem pateica, visiem vadītājiem jāiet Gembās vismaz reizi ceturksnī. Un mums bija 4 reizes pa gadu. Šausmīgi daudz darba. Vairumā gadījumā mēs to izpildījām, tie, kas bija vadītāji, kuriem tas bija jāiet. Mazliet vēlāk nomainījās kaut kas no Eiropas vadītājiem. Viņš saka, tā, 4 reizes gadā tā nav nekāda gembošana, vismaz reizi mēnesī. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt 12 gembām pa gadu katram vadītājam. Vadītājiem bija pretestība diezgan pamatīgi, un mēs jau to vēl tajā brīdī bijām kaskadējuši, ka tas ir ne tikai direktora līmenis, tas ir arī vadītāja līmenis, supervisora līmenis, ka tie visi, kas ir izgājuši, viņiem visiem ir jāiet reizi mēnesī gembā. Daudz maz sanāca. Labs piemērs bija tas, ka mums arī direktori tajā brīdī visi gāja un prasīja un tam līdzīgi, tā kā tas bija tā forši. Un tad kaut kādu gadu vēlāk, kad jau ir, tas jau iet grūti to katram vadītājam, tos 12 gembas pa gadu sataisīt. Tad šim pašam Eiropas vadītājam ienāca prātā spēcīgi doma, viņš saka, ne, tas ir līderu standarta darbs, un tas ir jādara vismaz reizi nedēļā. Un tad tas nepārtraukt uzlabojumu kultūras cilvēku, continuous improvement zvans, kas parasti ir tāds ļoti paklausīgs, kluss un mierīgs, Eiropas līmeņa zvans, tad tas uzsprāga. Kā tu to iedomājies? 50 gembas mēnesi gadā no vadītāja. 50 gembas gadā. Kurš to var izdarīt? Bet Latvijas gadījumā mums gāja salīdzinoši ļoti labi. Jo direktors, kas mums, tad Kristis tajā brīdī bija direktors, un viņš nespēja viņu pēc šī zvana, tu iedomājies. Viņš saka, labi, atver savu kalendāru, un katras pirmdienas 8 no rīta ieliek, ka viņam ir gemba. Es saku, tu tagad katru pirmdienu 8 ies gembā? Viņš saka, nē, es katru pirmdienu 8 pastīšos, kur es viņu varu ielikt kalendārā, lai man sanāktu tajā nedēļā tā gemba. Un viņš tiešām arī gāja. Tā kā tieši kā pēc pulksteņa katru nedēļu vienā gembā un pēc tam ar kaut kādām idejām, ko varētu uzlabot un vēl. Ar ko gemba atšķirās no krītapļa, tu vari runāt ar darbinieku. Krītaplī tu stāvi, skaties pierakst un tev ir tikai tavu novērojumu. Gembā mēs paredzējām to, ka tu pieeji un paprast, kāpēc tu tā dari, ko tu dari. Un nevis tā, kāpēc tu tā dari, bet kas ir tas, ko tu dari, kurš pēc tam ar to strādās un kāpēc tu tieši tā to dari. Un tā kā mēģināt to procesu saprast no darbinieku viedokļa. Tā labā lieta ir, tā, ka Kristis jau strādāja citā valstī, tad kāds no darbiniekiem reiz teica tā, jā, iepriekšējais direktors pie mums biežāk atnāca.
Un tas bija tā, jā, tas dara to, ko grāmata saka. Ja grāmata saka, ja tu regulāri ej gembā, darbinieki saprot, ka tu par viņiem rūpējies. Un šeit bija tieši tas pats, tieši vienkārši nostrādā. Es saku, jā, bet jaunais direktors arī iet. Viņš saka, izskatās, ka viņš vairāk arī pa cituriem, bet tad iepriekšējais nāca pie mums biežāk. Tas, saprot, nav jau tā, ka par jums nerūpējas. Jā, bet nāca biežāk, un tas tāds palicis tādā atmiņā, vai ne? Un saprot, jā, tā tad darbinieki to redz. Jā. Ka tu nāc, ka tev interesē, ka tu gribi, ka tu pēc tam kaut ko maini, un tā ir tāda pozitīva pieredze ar pārmaiņām. Jā, labi, bet vadītājs, viņš nāca, viņš piefiksēja tās lietas, un tad tu biji tā, kas nokopa to visu, ko viņš pamanīja, kas būtu jāuzlabo, vai kā? Nē, kāpēc gan? Tur ir procesa īpašnieks, viņš gāja uz procesu, viņš tajā procesā bija informējis īpašnieku, es iešu skatīšos, viņam ir pēc tam kaut kādas lietiņas, viņš pēc tam var to mierīgi pateikt tam vadītājiem. Klausies, te man ir liste, parunājam, ko tu redzi, vai te mēs kaut ko varam darīt, nevaram, mainam, nemainam. Un tas tiešais procesa vadītājs to visu vērsa par labu, ko vien varēja. Jā, ja tas bija kaut kas maināms, tad mainīja. Un tad viņš deva atpakaļ kādu feedbacku, ka viņš to ir izpildījis. Jā. Pēdējos gados jau bija ļoti labi, jo bija izveidotas aplikācijas, kurās to dara, un tas bija ārkārtīgi viegli. Bija no PowerUps, bija uztaisīta ļoti mazā aplikācija telefonā, tu varēji iet, ierakstīt, ielikt klasifikāciju, vai tas tev ir zudumi, vai tas tev ir kaut kāds produktivitātes lietas, vai tas ir vienkārši, pat zudumiem varēja precīzāk, vai tas ir defekts varbūt, vai kaut kas tāds. Vai tas ir kaut kāds GoGreen lietas, vai no klienta pieredzes, vai jebkas, tās kategorijas. Un tad tas jau varēja, tu varēji uzreiz ielikt, kam tu domā, kam tas būtu jārisina. Un ja tas bija PowerUpā ierakstīts, tad es to varēju attiecīgi datorā vienā listē redzēt, kas mums vispār ir noticis. Un tad varēja kādu paskubināt, tev tur stāv gemba atvērta, vai neko ar viņu dari, nedara, aizver, neaizver un tam līdzīgi. Varēja arī statistiku redzēt un tā tālāk. Un galvenais to nepalaist kaut kādā plašplūsmā, turēt aci uz to un kas tur notiek, vai tas notiek, jo ja to noliek maliņā, tad tas aizmirstās, jā. Pilnīgi noteikti, ja, un kopš tie, sākumā bija cita aplikācija, kurā bija grūti tos datus dabūt, bet kad izveidoja to, kas bija caur PowerUpiem, pēc tam, jā, protams, varēja arī Power BI atskaitīt, dabūt, kas ir cik gembās izgājis, un tas bija vienkārši pirkstiņu sabakstīt, kurās nodaļās ir bijis par kādām tēmām. Visbiežāk mums ir kaut kādas gemba atklājumi radušies. Un tā bet jūs sākumā, es atceros, stāstīju, jūs vilkāt loterijā šīs gemba kārtas, bet beigās jau jūs tomēr... Jums bija kaut kāda stratēģija, un jūs gājāt tajās gembās, kas jums ir aktuāls uzņēmumā, nevis visu laiku uz loterijas pamata. Jā, mēs sākām lietot tādus divus jēdzienus, ka mums var būt problēma gemba un issue gemba vai potenciālā gemba. Vai tu ej vienkārši uz aklo un skaties, kā man te izskatās, un tā kā meklēji kaut kādu potenciālu uzlabojumam, vai tu jau reāli esi dzirdējis vai redzējis datos vai kaut kādās klienta atsauksmēs, jā, par šo vajadzētu uztaisīt gembu un pastīties, kas tur notiek. Un tā kā tādas divas kategorijas sāk izvirzīties. Es domāju, ka patiesībā mums vairs nebija grūti. Tur daži cilvēki jau ļoti iepraktizējās vai neiet gembās. Un mūsu gembās gāja daudz vairāk nekā tikai tie vadītāji, jo ar laiku mēs īstenībā apmācījām ļoti daudz cilvēkus par nepārtrauktiem uzlabojumiem. Tos 4 pamatrīkus un to domāšanas veidu un tā tālāk, tas tika apmācīts ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem. Arī tad, pilnīgi visiem vadītājiem, visiem vadošajiem speciālistiem nodaļās. Un tad bija cilvēki, kas nāca no nodaļām un saka, kad tev būs nākamie first choice kursi, es gribu uz tiem kursiem. Un tā labā ziņa bija tāda, ka, tad, kad ir tie kursi, vācu uzņēmums, ja, kad izēj tos kursus, tev ir bronzas diplomiņš, bet ja tu izdari praktiskos darbiņus, tu vari dabūt sudrabu un zeltu. Un tad, es ļoti motivēju savus kolēģus, lai viņi iet uz to sudrabu un zeltu. Un vadības grupai vienā brīdī tas bija tāds, tā kā ļoti ieteicama prakse arī no Eiropas. Ne visās valstīs, bet tā lēnu garu sākām kustēties, un mēs Latvijā bijām tikuši līdz tam, ka bronza, ka mums sudrabiņš bija pilnīgi visiem, un zelts arī jau vienai lielai daļai. Ja. Tas bija globāli šie sudraba zelta bronza. Jā, tas tāda iekšējā certifikācija, man kas parāda, ka tu arī praksē kaut ko dari, nevis tikai aizēj uz mācībām, bet ka tu esi arī praksē kaut ko no uzlabojuma kultūras darījis. Vai šis diplomiņš arī kaut kādā veidā atsaucās finansiāli uz darbiniekiem, vai tas bija tikai tādām... Nē. DHL tur
par šādām lietām nemaksāja. Ja, tātad tu esi izgājis mācības ļoti labi, tu esi atradis uzlabojumus ļoti labi, tev ir statusiņš šajā spēlē, kad tajā procesa uzlabošanas spēlē tev ir labāks bedžiņš nekā citiem, vai ne? Bet finansiāli tas noteikti nekad nebija. Bet tas bija diezgan smalki, tādā mūsu vidē. Ja tev ir master bronze, labi, tu esi bijis uz diezgan specifiskiem kursiem, tiem, kas varbūt nav tavs tiešais pienākums. Tā kā nevienam, izņemot man, tas nebija tiešais pienākums. Bet tad, ja tev ir master silver, tas nozīmē, ka tu esi veicis vismaz 4 gembas un vismaz 5S1, tādu vienu 5S projektu. Ja tu esi strādājis uz kaut kādiem 2 uzlabošanas lieliem tādiem projektiem, tu esi pierādījis, ka tev tas interesē, ka tu to dari, ka tu zini, kā to izdarīt. Labi, par gembu varbūt būs gana. Es gribu ļoti, lai tu pastāsti par Asaiči. Es pie Lindas biju, es nezinu, dažas nedēļas atpakaļ apmācībās par Asaiči sapulcēm. Linda, pastāsti, kas ir Asaiči un kā jūs to ieviesāt DHL, jo tā ir viena ļoti laba metode. 2 piegājienos. Tas pirmais bija... Bet kas ir Asaiči? Asaiči rīta tirgus. Ja tīrais tulkojums no japāņu valodas, tad būs rīta tirgus. Jeb tā ir tā stand-up sapulce, īsā sapulcīte pirms dienas sākuma vai kaut kad dienas brīdī, bet tiešām ļoti īsi, 5-10, maksimums 15 minūtes. Manuprāt, 15 jau ir daudz. Atkarīgs, protams, kāda līmeņa cilvēki runā un cik bieži runā. Bet DHL noteikumos bija, ka visiem tiem, kas ir frontline, tur kurjeri, klienta apkalpošana, varbūt pārdošana, šķirošanas un tā tālāk, reizi dienā tām komandām. Un tad tur vadības grupas dažādās kombinācijās var būt reizi nedēļā. Bet ja tas notiek retāk nekā reizi nedēļā, tad tas vairs nav Asaiči. Un mēs ļoti veicinājām to, lai būtu pēc iespējas kodolīgāka tā grupa, tie cilvēki, kas dara vienādu darbu. Bet mums ir bijušas dažādas pieredzes, labas un sliktas. Ir sanācis, ir nesanācis. Ja? Un visām komandām, kur ir vairāk kā 2 cilvēki, būtībā tas bija tāds obligāti. Ja man ir vismaz 3 cilvēki pakļautībā, tad man tādā Asaiči sapulce būtu obligāti jātaisa. Kāds mērķis ir šīm Asaiči sapulcēm? Iesaistīt darbiniekus domāšanā par procesu, par to, kā mums viņš notiek, par rezultātiem un par to, kā mēs viņus varam uzlabot. Piemērs vienai mazai sapulcītei sanāk 3 kurjeri no rīta. Viņi tur sanāk vairāk, vai ne? Bet, 5 kurjeri sanāk no rīta. Sanāk kurjeri no rīta. Darba vadītājs tajā brīdī redz, kurš vispār ir ieradies un kurš nav. Kurjeri jau ir saģērbti absolūti formā gatavi iešanai darbā, jau tur skaneri un tam līdzīgi piekārti pie drēbēm. Tā kā sapulces beigsies, viņi momentā iet tur, kur viņiem ir jāiet un strādā. Pirmā daļa mēs savējiem visiem mācījām sāc ar pieklājības formu un paprast cilvēkiem, kā viņiem iet un kā viņi jūtās. Pirmais bloks bija par komandu. Ja ir kaut kāds izmaiņas, kāds atvaļinājumā, kāds kaut kur prom, kāds slims, kāds vēl kaut ko, tad izrunā to uzreiz. Pēc tam apskatāmies, kāda mums bija vakardienas performance. Ja kaut kas nav bijis labi, izrunājam to. Izmantojam no Līna PRS Problem Root Cause Solution. Vienkārši izējam cauri tam, pieliekam, kurš būs atbildīgs par tām lietām, kas ir jānoskaidro. Ja tas ir kaut kas darāms darbiniekiem, tad dara darbinieki. Ja tas ir kaut kas darāms vadītājiem, vadītājs pierakst un visi redz, ka vadītājs ar to nodarbosies. Un pēc tam mēs varam, kur ir sapulcē pateikt arī par to, cik mums ir liels šodien ienākošais apjoms paredzēts un kā vispār diena izskatās un tam līdzīgi. Ja ir vēl kaut kādi jaunumi paziņojumi, tad atnāk un pasaka. Tā kā būtībā mēs tā sanākam, tā kā basketbolā pirms spēles, ka visi saliek rokas un pasaka, tagad ejam, un tad apmēram tāds pats, tā mazliet uzmundrinājums, mazliet performances pārskats, mazliet dialogs, ja mums tur ir bijusi tā problēma, mēs viņu varam ātri izrunājam ātri, ja nē, atliekam uz kaut kādu brīdi, kur viņai ir vajadzīgs vairāk laika. Kādu rezultātu tas deva jūsu uzņēmumam? Kas uzlabojās sākoties šīm sapulcītēm? Tajā brīdī, ka mēs tā ļoti, ļoti labi sākām to darīt. Cik ilgs laiks pagāja no tā, kad jūs sākāt un ļoti labi sākāt? Ilgs. Kamēr mēs sapratām, ka mēs neesam iemācījuši vadītājiem, kas īsti ir jādara.
Un tā kā, arī tāds globāli bija tas novērots, ka dažiem ļoti labi sanāk, dažiem nesanāk nekas, dažiem ir ļoti ātras brīfings. Tiešām tā kā basketbolā salikām rokas, ejam strādājam, un tur nesanāk nekāda snieguma izpēta. Tad DHL gadījumā sākās supervizoru mācības, un supervizoru mācībās iekšā viens no lieliem blokiem bija tieši tas, kā vadīt šo asīčiju sapulci. Es teiktu, ka pilna diena tam bija veltīta. Tas, protams, iekļāva komunikāciju, jo mūsdienās vadīt prasmes bez komunikācijas vispār nav iedomājams. Tur bija ļoti daudz par to, kā tu runā, kā tu prezentē, kā tu stāstīsi, kas ir tas, ko tu liksi uz tās savas tāfeles. Ja, tāfelē ir jābūt, kā tu viņu iekārtosi, kas ir tas, ko tu liksi. Jā, tur ir tie 4 galvenie bloki, bet tos mērījumus, tos KPIs, jau tu vari izvēlēties pats, kādus tu izvēlēsi, kāpēc tie ir jāizvēlās un tā tālāk. Un tiešām, kā tu viņu noprezentēsi, norunās tā, lai tas ir cilvēkiem interesanti. Jā, kad mēs šo sākām darīt, tad tas aizgāja ļoti labi. Jā, un kādi tad bija ieguvumi? Kas mainījās kolektīvā? Es domāju, ka visi vairāk saprata, kas vispār ir tie KPI. Arī darbinieks, arī tas kurjeris vai arī tas klienta apkalpošanas cilvēks. Klienta apkalpošanā, piemēram, bija mazliet savādāk. Viņiem jau tie displejs ar rezultātiem ir bijis vienmēr. Ja, cik tur ir, kāds viņiem ir, cik zvanus viņi ir pacēluši vai ne, un cik nav pacēluši, un cik ir pacelti pareizajā laikā, un cik stāv rindā un tā tālāk. Ja, tur jau vienmēr ir bijuši kaut kādi rādītāji. Bet, kad viņi sāka šīs sapulces, viņiem parādījās cits skatu punkts. Un tā kā beidzot bija laiks, ka mēs visi varam parunāt, nevis tas tur kaut kur pats pa sevi notiek, bet mēs par šo tēmu runājam. Kurjeru gadījumā mums patika, ka viņi sāka attiecināt uz sevi to KPI. Mēs likām grupas KPI, un cilvēki pēc kādas nedēļas sāka nākt un prasīt, un kāds ir mans personīgais šajā lietā? Un tas saprot, jā, viņiem interesē. Un tad viena no tām lietām, ko es vienmēr saku, neviens no rīta nepamostās ar domu, es šodien atnākšu uz darbiņu, lai slikti pastrādātu. Varbūt tā, man drusciņi vienalga, bet ar domu es nākšu speciāli slikti strādāt. Tur ir jābūt jau traumai kaut kādai apakšā. Ja? Un līdz ar to, ja cilvēks no rīta nāk, viņš saka, mums te kaut kas nelīdz galam labi sanāk. Man liekas, es gribu zināt, cik labi es to daru. Un tādā veidā mēs pieredzinājām cilvēkus ļoti arī skatīties uz tiem snieguma rādītājiem, tā ka viņi viņus var uz sevi attiecināt. Tur, protams, ir vajadzīgas lietas, tam snieguma rādītājiem ir jābūt par to, ko cilvēks var ietekmēt. Ja man tur uzliek kaut ko tādu, ko es vispār nevaru ietekmēt, cipars. Bet ja tas ir tas, ko es varu uz sevi attiecināt, tas ir mans. Un ko es tieši izdarīju komandas labā, es varu iziet kā varonis, klausieties, mīļie, man ir ideāls cipars, ja? Vai arī es varu iziet tā, jā, man vajadzētu mazliet vairāk pastrādāt. Un ir bijuši daži gadījumi, kad nāk un paši prasa coachingu, stāsti man, kas man jādara labāk, izbrauc ar mani Gemberaidā, atnāc apskaties, es nevaru to rezultātu izpildīt, ko es daru nepareizi. Ja? Un tas tāds, tā ir tā labā, tās ir tās labās lietas, ko es teiktu, jā. Pieminēja arī 5S, kā jūs to ieviesāt un kā jums tur gāja? Dažādi. Ļoti dažādi. Vienā no maniem pirmajiem workshopiem, kad es stāvēju, ļoti cītīgi staigāju ar mazām sarkanām lapiņām apkārt pa terminālu, līmējot viņus uz dažādām lietām. Man viens no vadītājiem pienāca klāt, un viņš saka, Linda, vēl viena sarkana lapiņa. Un mēs tevi pakojam un sūtam prom uz Āfriku. Es saku, labi, nemēģini te draudēt, bet tu taču piekrīti, ka tam te nav jābūt. Un tā galvenā kļūda uzreiz varētu būt, kas tad bija tā galvenā kļūda, ko es izdarīju? Es staigāju ar lapiņām, es viņas līmēju. Nevis es pasaucu viņu kopā ar sevi un gājām kopā līmēt lapiņas. Ja? Sākot ar tādām bērnišķīgām kļūdām iesākumā, līdz tādam, ka tas pats vadītājs tur varbūt gadu vai pusotru vēlāk negrib ar savām lapiņām atnākt lejā. Es saku, mēs te mazliet kaut ko pārkārtojām, varbūt tu gribi redzēt, kā mums te izskatās. Tas varbūt pat ne tik daudz par 5S, drīzāk par to 3S vai arī par 5S. Un tad nāc ar savām lapiņām, redzēsi, ka tev nebūs kur pielīmēt. Un priekš manis tas ir ļoti labs signāls. Viņi ir sapratuši, kas ir tas, viņi ir sapratuši, kāpēc es to darīju, viņi ir sapratuši, kā mēs gribam, lai tas bizness notiek. Un pēc tam vēl vēlāk, un tik un tā, tur varbūt termināls, varbūt tā atmosfēra un viss negāja tik labi, ka gribētos. Un tad, protams, pārvācoties uz jauno terminālu, es domāju, ka
tur pilnīgi visiem, gan jebkura līmeņa vadītājiem bija skaidrs, ka mēs negribam nonākt līdz līmenim, ka mums ir pirms liela priekšnieka ierašanās uz nedēļas nogali jātaisa lielā talka un jātīra viss termināls, ka mēs gribam, lai tur vienmēr viss ir tur, kur tam ir jābūt, tik izveidot tie procesi, kā tam ir jābūt, un tas tiešām arī iestrādājās. Kā mēs to tīrību nodrošinam, mašīnas tīrību, mašīnas nesalūšanu, ja, arī tad maintenance, vai tā skaitā rāciju novietošanu laikā vietā, tā kā tās rutīnas tam 5. S ir izveidotas, tad arī tas sāk strādāt, jā. Bet tas arī ir diezgan ilgs laiks, jā. Un tās sarkanās lapiņas jums iedzīvojās, palika? Jo Viņas arī sāku uzņēmumā, kurā es strādāju mēbļu ražotnē ar šīm sarkanajām lapiņām, un tur tas sarkano lapiņu žurnāls, kur to lapiņu ir jāpiereģistrē, un visi teica, nē, mēs vienkārši novāksim un izdarīsim to, neliec mums lūdzu nekādu birokrātiju, un tad mēs no tā atteicāmies, un beigās mēs ieviesām Lean treneru WhatsApp chatiņu, kur vienkārši ejam, ieraugam kaut ko, nofotografējam, pasakam, kurā zonā, un otrs izlasa, tas ir manā zonā, tūlīt sakārtošu. Un tas aizgāja daudz labāk, jā. Man ir bijusi ļoti smaga diskusija ar vienu no vadītājiem par sarkanām lapiņām dažus gadus vēlāk, tā kā, tiesībā dažus gadus atpakaļ tikai, ja, kur man likās, ka mēs visi jau sen tam esam gatavi, un mums bija gembas mācības, kurās mēs izmantojām pat tādas, ja mēs redzam 5S potenciālu, tad mācību laikā saliktas lapiņas, un man bija ļoti skarba saruna ar vienu no vadītājiem, kurš to ļoti personīgi uztvēra. Jā. Tā kā ļoti personīgi, ja. Un cilvēks, kas zina par tām lapiņām un zina, ka tās bija mācības un tamlīdzīgi, un tādas bēdīga atmiņa vēl joprojām ir, cik mēs... Jā, ja kāds nezina, kas ir sarkanās lapiņas ir viens no rīkiem 5S metodē, ka ja mēs ejam savā darba zonā vai citā darba zonā un, piemēram, redzam nomestu paleti kaut kur stūrī, mēs uzlīmējam tai sarkanu lapiņu ar domu, ka šīs zonas atbildīgajam ir ieraugot šo sarkano lapiņu, ir jārēģē, vai jānoliek vietā, vai jāizmet ārā tas, kas nav vajadzīgs, vai arī, ja tas viss tur bija kārtībā, tad jādod signāls, ka tu manā zonā nepareizi saprati manu kārtību, ja tas viss bija kārtībā, bet tādā veidā signalizējot un rādot uz kaut kādām nekārtībām darba zonā šīs sarkanās lapiņas tika izmantotas. Kādas vēl metodes tu vari pastāstīt jums labi aizgāja DHL-ā? Tā pēdējā 5 gadē ārkārtīgi topā bija 5S virtuālajiem dokumentiem. 5S virtuālais, tā varētu teikt. 5S par... tā, kad visi arī sāka tajā Covid ērā un tam līdzīgi, vairāk papīra, vairāk viss glabāties. Un tam līdzīgi viena no lietām, ko ļoti daudzi darbinieki, pat vairāk speciālistu līmeņa darbinieki, viņi iziet cauri tām mācībām, kas mums ir par efektivitāti. Un viņi tā saka, labi, es taisīšu 5S, bet vai es varu taisīt viņu folderiem un aizšēriem un Teams vidēm un visam pārējiem, jo mums tā īsti nav skaidrs, kur mēs ko glabājam. Tad tu gribi kaut ko atrast, tad varbūt tas ir tur, varbūt tas ir vēl kaut kur. Un tiešām šis bija tāds vairākās nodaļās ar mērījumu, ja tu gribi atrast šādu lietu, cik tev klikšķus vai cik tev laika aizņem tur izvirināt kaut kādas mapas. Ja. Un tagad mēs uztaisām 5S, izdomājam jaunu veidu, kā mēs to klasificējam, nosakam konkrēti, kur mēs to glabājam, vai tas vienmēr tiks sūtīts, vai tas vienmēr tiks links sūtīts, vai tas tiks glabāts kaut kur un tā tālāk. Un pārbaudām pēc tam, kā tas process strādā, un taisam kaut kādu regulāro rutīnu, kā mēs, kurš un cik bieži pieskata, vai tiešām viss ir izdarīts pareizi. Un tas bija tāds viens no top projektiņiem pēdējos pāris gadus. Tas bija gan kaut kādos kopējos serveros, un arī uz datoriem, uz darba virsmām. Jā, daži darīja arī tādā, pārsvarā jau mums ļoti mazi tādi dokumenti, kas tikai mani dokumenti. Vairumā gadījumā mums tur tāda sadarbošanās ir. Bet arī tādām mazākām nodaļām, kur 2-3 cilvēki, arī tur tas tika darīts. Pieņemsim, tur ir marketinga, cenu analītiķi un tam līdzīgi. Tur ir 2 cilvēku nodaļa. Un arī viņi gāja šim cauri. Viņi saka, klausies, mēs te varam baigi visu sakārtot. Ja.
Ja mēs sūtam tikai linku, tad tas dokuments nav tik liels, un tad viņš stāv vienmēr tur, un visi vienmēr zina, ka tikos viņš tad ir tur nolikts un gatavs. Un beigās jau man liekas līdz tam, ka var nesūtīt pa to linku, ka tu vienkārši zini, nu, tur Teamchatā vai kaut kur ielikt ir viss, ejiet meklējot. Ja. Un pēc tam arī, un man liekas, ir ļoti svarīgi skatīties, lai mēs neapaugam ar kaut kādu birokrātiju, tu kaut ko esi mainījis, tu sūti to informāciju vēlāk, tas ir tik ļoti rutīnā, ka tev nav jāsūta. Nu, kāpēc tu man sūti to, ko es zinu, ka man viņa pirmdien no rīta tikos vajag, un tev viņš vienmēr tur ir, kāpēc tu man sūti, ka viņš tur ir? Nu, tas ir tikai, viņš tur ir. Nu, viņš tur ir, jā. Un tas ir arī tāds viens no ofisa grēkiem, mēs apaugam ar lietiņām, kas sākumā ir tikai tāpēc, ka mēs kaut ko pamainījām, un tad mums liekas, nē, mēs to neatcelsim, jo tas mums bija baigi forši, ka viņš tas bija. Vairumā gadījumā to vairs nevajag. Kāds ir mērķis tam? Jā, kāds ir tam mērķis? Un tas pats attiecas uz dažādām sapulcēm, uz visu. Mums ir sākumā vajadzīgs, lai mēs to iedzīvinātu, un tad, nē, ja mēs to atcelsim, tad tas... Jā, tā ir mūsu sastāvdaļa, mēs vairs tā nevaram. Klau, tu pieminēji sapulces, un es zinu, ka tev ir arī padoma mācīt par sapulcēm. Sapulces ir viena no tām lietām, kur ļoti bieži arī dalās viedokļi uzņēmumā. Vieni saka, ka sapulces ir vajadzīgas regulāri, un bez sapulcēm nevar, uz sapulcēm jāierodas visiem un laikā, un citi savukārt uzskata sapulces par laika tērēšanu. Labāk ejam strādāt nekā sēžam un runājam. Ko tu kā sapulču eksperts gribētu teikt? Varētu teikt par sapulču vajadzību uzņēmumā, un kas tad ir tas, lai tā sapulce būtu jēgpilna un vērtīga? Jā, man arī pašai domas dalās. Ja? Un tāds, no vienas puses, ja ir laba sapulce, ja tā ir veicinājusi sadarbību, ja mēs visi esam kaut ko apsprieduši un esam panākuši to mērķi, kāds ir bijis sapulcei, tad mēs varam lepoties, ka tā ir bijusi laba sapulce, mums ir gandarījums, darbiņš labi izdarīts, un mēs ejam un turpinam darīt tas, kas mums ir jādara. Bet, ja tā ir bijusi sapulce, uz kuru jau ejot, es nesaprotu, ko es tur darīšu. Un kāpēc vispār kāds mani tur ir pasaucis. Un es tur esmu, paklausos, un pēc tam tā īsti tā arī nesapratu, kāpēc man tur bija jābūt. Tad tā nav bijusi laba sapulce. Ja? Un tā kā es teiktu, ka tā pamatlieta, kas ir jādomā uzņēmumam, pirmkārt, mēs laik pa laikam taisam inventarizāciju visām lietām. Ir vērts uztaisīt sapulču inventarizāciju. Ja kāds man prasītu, mēs te gribam kaut ko mainīt savā sapulču kultūrā, uztaisam inventarizāciju. Inventarizācijai vienmēr var pielikt arī cenu birkas klāt un saskaitam, cik mums tā katra sapulce maksā. Vienkārši ar to cilvēku skaitu, kas tur iekšā un kaut vai vidējo vadītāju vai augsta līmeņa speciālistu algu. Jā. Un padomājam, vai tiešām mums viņa ir vajadzīga. Un tad, ja tu tiešām pateiksi, ka jā, es esmu gatavs maksāt šo naudu, lai cilvēki runā par to un to, lai cilvēki pieņem lēmumu par to un to, lai cilvēki ir informēti par to un to, tad tai sapulcei ir jēga. Ja tu pat ieraudzīs to ciparu un pateiksi, un es to maksāju par ko? Par to, ka cilvēki noklausās prezentāciju, ko patiesībā viņi var arī katrs daudz ātrāk varbūt izbraukt cauri, un mēs viņu padiskutējam kaut kādā citā formātā. Un tad varētu būt... Ja? Šis būtu tāds, man liekas, mēs visu sākam ar kaut kādu pārskatu, ar kaut ko, vai uzņēmumiem ir savs sapulču inventarizācijas akts. Visbiežāk nav. Ja? Varbūt ir nodaļas ietveros, varbūt ir pa kaut kādām funkcijām vai pa kaut kādām līmeņiem kaut ko, bet vai ir tāds sapulcīšu inventarizācijas akts? Tā. Klau, izējam sapulcei kā tādam notikumam cauri pirms sapulces. Ko tu iesaki darīt pirms sapulces, lai viņa būtu veiksmīga? Tas varbūt nav man ieteikumi, globāli ieteikumi, ko vienmēr teiks, ir laicīgi izsūtīts ielūgums tiem cilvēkiem, kuriem vajag būt sapulcē. Cilvēkiem ir skaidrs sapulces mērķis, viņiem ir skaidri tie plāna punkti, par ko mēs šajā sapulcē runāsim. Viņiem ir skaidrs, kāpēc viņi tur ir vajadzīgi, ko viņi tur darīs tajā sapulcē. Cikos sāksies, cikos beigsies, visi ierodās laikā. Tas varētu būt tas sākums, jā. Un tad par pašu sapulces vadīšanu esmu dzirdējusi, pirmkārt, ir kaut kādi noteikumi par to, ja nokavē, tad tur pumpējās vai liek naudu. Es esmu dzirdējusi par to, ka ir dot kaut kādu
sarkanu bumbiņu vai kaut kādu priekšmetu tam, kurš runā, un tikai tam, kuram ir šis priekšmets rokā, tas drīkst runāt. Ja tev nav priekšmets rokā, tu nedrīkst runāt, lai citu nepārtrauktu. Ir kaut kāda arī struktūra tai sapulcē, kā tu iesaki, cik daudz ir jāpievērš uzmanība kaut kādām šādām ļoti stingrajiem noteikumiem sapulču organizēšanā? Jā, jāpievērš uzmanība ir. Tāpēc, ka mēs esam vienojušies, ka tam tā būtu jābūt, tad tam tā būtu jābūt. No otras puses, kas es esmu, lai liktu tev pumpēties? Vai kas tu esi, lai liktu man pumpēties ienākot iekšā? Ja tas ir tāds noteikums, tā īsti diez vai tā ir tāda pieauguša cilvēku saruna. Ja mēs gribam šo spēles elementu, un ja mums tas ļoti iedaras, vai es esmu kādreiz kaut kādās sapulcēs noteikti, nē, mācību procesā ir bijuši gadījumi, kad pie kaut kādiem nosacījumiem mēs vienkārši visi kopā esam nolēmuši, ka viņi nāks iekšā, tad viņi te pumpēsies par katru nokavēto minūti. Jā, kā spēli vienkārši var būt, bet tiešām vairāk kā spēle, nevis kā normāla praksiem. Sarkanā bumbiņa, ko tu gribi ar viņu koriģēt? Ja tu gribi koriģēt to, ka visi runā vienlaicīgi, tas iespējams strādā, bet tam nevajadzētu palikt, ka mēs citādāk vispār sapulcē nerunājam, kamēr neesam viens otram padevuši bumbiņu. Tas vienkārši, lai pamanītu, kur mums ir problēma, jo bieži mēs vienkārši neredzam, kur mums ir tā problēma. Tāpat es arī uzskatu, ja kāds kavē, ja viņš viņu ir nokavējis, ja es vadu to sapulci, ej apsēdies, pievienojies tai sapulcei. Ja tu pēc tam saki, es te nokavēju, lūdzu izstāsti, ko jūs jau man izdarījāt, tad tā jau ir arī necieņa pret tiem pārējiem. Ja tu kavēji, tu apzinies to, ka tu nokavēsi, un tu mēģinās iefiltrēties tēmā, tā pieslēgties pēc iespējas ātrāk un tikt ar to galā. Varbūt pauzē, varbūt pēc tam paprast kādam, ko es nokavēju. Bet tagad mēs visi pārējie 5 paskatīsimies, kamēr kāds tev izstāstīs, ko tu jau esi nokavējis, arī nav īsti ok, vai ne? Tā. Par telefonu un datoru lietošanu sapulces laikā. Labi, telefonu sarunas tas būtu traki, bet, ja darbinieks atnāk uz sapulci, noliek datoru, viņš strādā, viņš tur kaut ko klausās. Tas, kā tu uz to skaties? Es savā mūžā esmu bijusi ļoti daudzās sapulcēs, ja? Un es arī savā mūžā esmu, skatās tīri no teorijas, no klausīšanās teorijas. Ir pirmais un viszemākais klausīšanās līmenis ir ignorance. Mēs vispār neko nedzirdam, kas notiek. Otrais tad varētu būt tāda izlikšanās. Un šis varētu būt sevišķi tīmā, zūmā un vēl kaut kur, kad es sēžu ar milzīgām acīm skatos ekrānā, bet paralēli kaut ko tikšķinu un daru kaut kādas savas lietas. Brīžiem tur pastāst, vai es esmu tur, bet es izliekos, ka es baigi klausos pat pie ieslēgtas kameras. Ja pie neieslēgtas vispār nerunāsim. Ja. Tad nākamais, tāds trešais līmenis varētu būt selektīvā klausīšanās. Es vēl joprojām kaut ko daru, man kamera ir ieslēgta, un tad tu saki, bet Linda, kādas ir tavas domas? Vai man te traucējumi izstāst? Un mēs visi to zinām. Mēs visi to zinām, ka tas tā ir. Un ka tu neesi bijis fokusēts tajā brīdī 95% gadījumu. Es ļoti pozitīvi šodien domāju. Tu vienkārši neesi klausījies to, kas ir, un tad tu pēkšņi pasaka, izstāst man vēlreiz, ko tu man prasīji. Tad es esmu sēdējis iepriekšējās 15 minūtes, darījusi vienalga ko, un tagad esmu pieslēgusies. Ja? Un tad tas, ko mēs gribam, ir tas, ko visi saka aktīvā klausīšanās. Mēs gribam uzmanīgi klausīties, un mēs gribam arī savā ziņā klausīties empātiski, lai saprastu, vai tie vārdi un tā pārējā ķermeņa valoda atbilst tam, kas notiek. Un var slēpties aiz, ja tu raksti, es esmu bijusi jau ļoti, ļoti sen, viena kolēģi rakstīja vienmēr notus vai ne, rakstot iekšā. Pārējiem tas dod mazliet citādāku signālu. Viņi gan pasaka, ka es rakstu notus vienmēr tādā formātā. Es vienmēr, ka man nav papīra notu, un tam arī mācībās un visur. Sākumā, kamēr pie tā pierodi, tas ir ļoti tā, vai tiešām, varbūt viņa tomēr tur kaut ko vēl citu dara. Ja, tāds, pat tādiem labiem mērķiem, domājot, pārējie var to citādāk nolasīt. Un tad ir tā kā jāsagatavojas, kā mēs to nolasam. Esmu dzirdējusi lielus vīrus runājam par sapulcēm, it sevišķi par face-to-face un tam līdzīgi sapulcēm. Viņi saka, es visu vienmēr rakstu datorā, visus notus, man nav grāmatiņas, man tikai dators. Un ka tur ir veikti arī kaut kādi pētījumi, ka tas saņēma, tas, kurš ar tevi runā, un tu tagad visu pieraksti datorā, un es tā, man nepatīk, ka tu raksti. Tā kā es varos ciet, un tur tas uzticības momentiņš mazinās. No otras puses, tas tā nenotiek, ja tu visu raksti ar roku remarkable, piemēram. Tas patiesībā vairs nav, jo tad tu vienkārši beidz to, kas ir vēsturiski mums skaidrs, kā kāds ar kādu runājot, kaut ko vienkārši pieraksta. Tā kā
Kas vēl par pašu sapulces organizēšanu tev nāk prātā, kādi punkti, kas veicina sapulces produktivitāti, efektivitāti? Es klausījos to podkāstu ar Sandu, un Sandra teica, ka Georgiem bija tas jautājums vienmēr, un kāds ir mērķis? Es tiešām gribētu, lai daudzi sapulču vadītāji uzdod sev šo jautājumu, kāds ir mērķis. Un tos, ko viņi uzaicina uz sapulci, viņi arī uzdod jautājumu, kāds ir mērķis, kāpēc es gribu to cilvēku sapulcē. Un tad, kad viņi viņu uzaicina, pateikt arī tam cilvēkam, kāds ir mērķis, kāpēc es gribu, lai tu esi tajā sapulcē. Jo ļoti bieži, un es tur varētu izvilkt arī tādu statistiku, bet varbūt tās pieliks klāt podkāstam, ir tik daudz, tur kaut kāds 70% cilvēku, kas aiziet uz sapulci, nezinot, kāpēc viņš uz to sapulci ir pasaukts globāli. Ja? Un tā ir, tā tad cilvēks, kurš grib kaut ko citu darīt, viņš ierodas tajā sapulcē. Bet ja viņš nezina, ko viņam tur darīt, tad viņš tur arī neko nedara, jo viņš nezina, kāds ir viņa mērķis tur. Jā. Un tad trešais bloks būtu pēc sapulces. Jo bieži vien, sapulce beidzās un tālāk kaut ko nolēmām, kaut ko izdarījām, kas būtu tas, tā kā teikt, nākamie soļi pēc sapulces. Tādā tīrā sapulču teorijā viņi runā, ka ir jāzina skaidri, vai tā ir sapulce priekš informācijas nodošanas, priekš ziņošanas uz augšu vai kaut kādos līmeņos, vai tā ir sapulce, kurā mēs diskutējam, mēs vienkārši gribam saprast, kurš par ko, kas te notiek pasaulē, ja? Vai tā ir sapulce, kurā mēs pieņemam lēmumu. Un tam tad būtu arī tajā mērķī jābūt pateikt, mēs gribam izdiskutēt, lēmumu nepieņemsim. Ok, izdiskutējām, kāds izgāja ārā, pieņems lēmumu pēc tam. Gribu zināt, ko mēs domājam. Ir sapulce, kurā vajag to lēmumu pieņemt. Tad, ja ir pieņemts lēmums, mēs darām kaut ko ar to lēmumu. Ja mums ir lēmums, ka jādara tas, mēs ejam un darām to, kas ir tur nolemts, kas tur ir jādara. Tā. Vienkārši saveidojam to plānu un ar viņu strādājam. Es domāju, agrāk noteikti teikt, ka ir jābūt sapulces protokolam, latviski laikam. Jā, starp citu par sapulces protokolu, tā ir vēl laba praksa rakstītos protokolus, tas ir nepieciešams. Mākslīgais intelekts to izdarīs tavā vietā. Nākotnē, jā. Ne, arī tagad ir tie rīki, kurus tu vari ieslēgt, viņš ierakstīs visu, kas notiek, un tu viņam vari pasūtīt, lai viņš uztaisa kopsavilkumu, kas ir tie pieņemtie darbi, kas ir tās galvenās tēmas, par ko runāja, un viņš var uztaisīt tev transkriptu arī latviski. Es pat esmu šodien saņēmusi no vienas sanāksmes transkriptu, tieši man viņu atsūtījis ap citu rekur, ja tu gribi zināt, ja es tur pievienot jaunai grupai, ja tu gribi zināt, par ko mēs runājām, rekur ir iepriekšējās sapulces apraksts. Tā. Jā, tur ir vietām redzēt, var redzēt, ka viņš ir tādā veidā darīts mākslīgā intelekta, bet tas ir pāris dienu jautājums, lai tas noteikti izlabotos un būtu labākā kvalitātē. Paldies, Linda, šitais tavs pieredzes stāsts vispār viss super. Klau, man tev tādi vēl nobeigumi jautājumi, kur ir divas izvēles. Kā tev labāk strādāt sakārtotā uzņēmumā, kur viss ir kārtībā, vai strādāt izaicinošā uzņēmumā, kur ir daudz problēmas jārisina un viss vēl ir tādos bērnu autiņos? Jā, man laikam patīk tas izaicinājums. Man laikam patīk, tāpēc, ka tad es zinu, ka tev var to ieteikt, un tāds. Sapulces no rīta vai pēcpusdienā? Gan, pieņemšu šo atbildi, ja? Atkarīgs no lietām, ko mēs gribam darīt. Un kādām sapulcēm labāk būtu rīti un kādām sapulcēm pēcpusdienas tā, no tava skatu punkta? Atkarīgs jau ļoti redzi, dažādas tās komandas ir. Ja? Es esmu strādājusi uzņēmumā, kurā ir arī mājiņu darbs, līdz ar to ir cilvēki, kas ir tikai vakarā. Ja? Līdz ar to, tad viņi, kad atnāk, tad viņiem drusciņi pirms darba, bet tie vakar cilvēki no rīta ir ļoti neproduktīvi, ja tu viņus izsauc no rīta pastrādāt. Vai padomāt. Tagad mēs no rīta ģenerēsim idejas par kaut ko, it kā liekas, viņš ir tikko izgulējies, viņš varētu ģenerēt idejas, bet viņš no rīta vēl guļ, jo viņš normāli no rīta vēl guļ. Ja. Tas ir arī tādas lietas, kas jāņem vērā. Jā. Es pat nezinu, dažādi. Skatāmies, kas ir tie cilvēki, ar kuriem mēs strādājam un izdomājam. Tev labāk patiktu kā iekšējiem ekspertam viest Lean un Six Sigma uzņēmumos vai labāk iet kā ārējiem konsultantam un konsultēt uzņēmumu? Gan. Es esmu darījusi gan vienu, gan otru. Ja, bet, ja tu ej kā ārējais, tev tiešām gribas, lai tev pretī ir cilvēki, kas dara, lai nav vienā brīdī tā, labi, šis mums galīgi vairs tagad nav prioritāte, mēs tagad te mazliet paņemsim pauzīti.
mums tik labi gāja, mēs tik daudz lietas izdarījām, un tagad mums ir jāiet nākamais solis, un tu pasaki, mēs paņemam pauzīti. Ja. Nu, tāds tā kā ir savi izaicinājumi no ārējās no puses, no iekšējās. Ja tu kā iekšējais līņas speciālists strādā, nu reizēm tev arī vajag kādu draudziņu, kādu badiju, ar ko parunāties, un man te ir lietas, gribu lai tu man palīdzi. Kā ir kā pasniedzējai produktīvākas ir apmācības klātienē vai Zoomā un vispār attālināti? Man patīk klātiene. Es nesaku, ka nevar mācīties attālināt. Es patiesībā pati diezgan daudz ko attālināt klausos vai un mācos. Bet man liekas, ka es esmu kas ir tas autentiskāka. Jā, es esmu autentiskāka, ja es vadu mācības klātienē. Līna, izmantot digitālos rīkus vai tomēr turēties pie papīra tāfeles un šiem materiāliem rīkiem? Kā tev labāk? Jo mēs pagājušajā reizē arī ar Kārli runājām tieši par tām baltajām tāfelēm, par KPI-iem. Viņš saka, ja tu to KPI uzraksti, tu par viņu padomā, tu viņu apčamdi, nevis, ka tur skrien digitālais ekrāns. Jā, DHL pēdējā laikā visas baltās tāfeles bija digitālas. Un kā bija? Bija ļoti labi. Bija ļoti labi. Patiesībā tas sākums bija varbūt digitālā tāfela vienkārši Excelī. Un tas KPIs tāpat tur jāieraksta, tas darba vadītājs viņu tāpat tur ieraksta, un viņu tāpat var parādīt uz tā digitālā ekrāna un tā tālāk. Mazliet savādāk ir tad, ja tas būtu dashboards, kurā nekad nekas nemainītos, un tad tur vienkārši tie cipari skrien, tad tas tā kā piereduma foniņš uzrodās. Bet ja tu tiešām tur esi ielicis, un tu vari ielikt to, kas attiecās, ka tur viņi strādā to dēli, tas nav tikai cipari, bet tev tajā tāfelē ir viss tas, kas tev ir vajadzīgs un ko tu gribi komandai pateikt. Mums arī, kamēr viņš bija Excels, mums vienkārši tur spieda tos tabus. Ja gribēja pateikt, kas notiek mašīnās, piespieda tabu vai ne, un flots. Un autoparku vadītājs pasaka, reku te vīri, paskatāmies, kas mums notiek mašīnās. Reku labās praksītes, reku varbūt netik labās. Ja. Un tad arī kaut kādas vides lietas, piemēram, vides speciālists nāca. Mēs te parunāsim par kaut kādām vides lietiņām, arī bija atsevišķa daļa. Un tu vienkārši to pašu tap, pa to pašu Excel tajā skārienu jūtīgajā ekrānā visu darīja. Tagad es domāju, ka visas nodaļas jau ir pārgājuši uz speciālu rīku, kas ir tā kā globāli izstrādāts, lai būtu visiem tās elektroniskās snieguma dialogu, kā mēs viņus pie sevis saucām. Un tur arī ir vietas, kur tu vari salinkot ar to Power BI, un tad tie KPI paši atnāk, ka tu viņus izvēlies, bet es domāju, ka strādā abi veidi. Sevišķi tur, kur ir online tā sapulce pati pa sevi, tur klienta apkalpošanas grupai vai vadības grupai mums bija online tā sapulce visbiežāk, ja. Un tad viņš tāpat jau tur ir. Viņš tāpat ir, ja. Klau, bet tu vairs neesi DHL, ne? Tev tā kā bija tā, ka viss ir izdarīts un vairs nebija izaicinājumi, vai? Bija diezgan komfortabli, jā. Bet es arī sapratu, ka tā mana interese ir ļoti pavērsusies no Latvijas uzņēmuma. Tā kā es tomēr strādāju primāri Latvijas uzņēmumā, bet vismaz reizi mēnesī aizbraucu komandējumā kaut kur un darīju ne Latvijai to darbu, tā kā globāli Eiropai un grupai, bet ne Latvijai. Un tā laikam bija šis lēmums jāpieņem, ka Vai pēc tevis ir palicis pēctecis, kas turpinās tavu darbu, lai nebūtu tā, ka Latvijā tagad viss vairs nebūs līdz? Jā, tur ir notikušas vairākas pārmaiņas, ja, tad bija gan kvalitātes vadītāji, kas pēc tam paņēma arī to pakalpojumu nepārtrauktu uzlabošanu, bet arī viņi jau ir aizgājusi. Un tagad ir viens no kolēģiem, kas ir atbildīgs par kvalitāti, vidi, enerģiju un tā skaitā procesu uzlabošanu kopumā, kas agrāk pie manis bija kaut kad strādājis, pēc tam viņš ir pastrādājis operatīvajā nodaļā, un tagad viņš ir atpakaļ, un es domāju, ka tur viss sanāks. Tur ir vēlme vai ne darīt labi un pareizi ar pirmo reizi, kā DHL saka, tā kā tur viss būs baigi ok. Un tā otra daļa, ko es darīju, bija iekšējās mācības, un daudz un dažādas, tad tur arī jau ir 2 pārmaiņas notikušas, jo tas cilvēks, kas aizgāja uzreiz manā vietā, viņš ir saņēmis, varētu teikt, ka tas ir paaugstinājums un strādāt globālai kompānijai, jau pārbrauc uz Bonnu strādāt. Tā kā, tur arī jau ir cits cilvēks vietā. Es domāju, ka tā pēctecība mums bija diezgan labi nodrošināta kopumā, vai ne? Tā kā tāds
Un tā ir arī tāda viena no ļoti labām lietām, ko vispār vadītājiem vajadzētu domāt. Kad tu izdomā iet prom, tu zini, ka ir kāds, kurš tavā vietā var strādāt. Es esmu runājis ar vienu kolēģi citā valstī, kas saka, man neļauj iet prom, kamēr es neesmu labu pēcteci sev sagatavojis, tā lai būtu pēc iespējas mazāk sāpīgi. Un tas tā arī ir. Jā. Tā pēctecība jau šajā jomā ir ļoti svarīga, jo ja nebūs neviens vilcējs un tas, kas spīdēs acis, tad tas ātri vien var arī beigties. Jā. Nu, un vai tu grāmatiņas lasi? Kaut ko palasu reizēm, jā. Un kas ir tas pēdējais, ko tu izlasīsi, ko tu varētu ieteikt klausītājiem? Pēdējais, ko es izlasīju, un mēs arī mazliet runājām par sapulcēm, var LinkedInā pameklēt Ivo Pekšāna grāmatu par kā izveidot sapulces, kas cilvēkiem patīk. Tur Ivo ir izrunājis dažādos virzienos, izdomājis, kas ir tā sadarbība, ko mēs gribam sapulcēs, vai tiešām vajag būt mazam formātam, kā mēs varam daudz cilvēku domas ievākt, kā panākt, ka cilvēks tajā sapulcē darbojas. Viņš nav pasažieris, bet ka viņš tiešām darbojas tajā sapulcē. Ivo Pekšāns. Jā, un ko tu lasīsi nākamo? Tur ir pāris klikšķu attālumā no... Jeffersons Fišers. Jā, tad pāris klikšķu attālumā ir nopirkt grāmata, kas ir nesen izdota pagājušā mēnesī, laikam, bet pat varbūt aprīlī. Jeffersona Fišera grāmata par sarunām, tā kā angliski būs grāmata Next Conversation. Un es sakoju viņam līdzi Instagramā un arī viņa blogu paklausos kādreiz, tā kā arī viņa podcastu paklausos. Viņš dod tādas labas padomas, kā foršāk izteikties. Tas ir Amerikas jurists ar ļoti lielu tiesu praksi, un viņam ir tāds, nesakiet tā, bet pasakiet šitā. Un ja jūs gribat panākt tādu efektu, pasakiet šitā. Un diezgan interesanti. Tā grāmata, kopš viņš ir izdevusi grāmatu, man liekas, labi, vajadzētu izlasīt arī grāmatu. Klau, ko tu šobrīd dari? Tu esi kā ārējais eksperts, darbojies Komercizglītības centrā? Jā, Komercizglītības centrā gan kā konsultants, gan kā treneris. Šis tas par vadītprasmēm, šis tas par efektivitāti, kopā ar Ingu Ozolu pie maiņu vadītāju programmas, ko mēs tur pozicionējam. Tieši, varbūt tās ir vērts to pateikt, jo no ražošanas mācībām, no ražošanas meistarklases mācībām viņiem iziet ārā cilvēki, kas ir vadītājs, viņš atnāk kā ražošanas vadītājs uz uzņēmumu. Es tagad gribu, lai notiek līns, bet man nav neviena, kurš vispār kaut ko saprastu par līnu. Un tad Inga saka, vajag tādu programmu, kurā tos maiņu vadītājus vai kaut kādus vidējā līmeņa vadītājus mēs sasaucam un viņiem iedodam vismaz minimumu, lai tam vadītājiem ir ar ko parunāt savā uzņēmumā. Un tā ir tāda ļoti spēcīga programma, kurā mēs mazliet par vadītprasmēm, mazliet par līnu kā tādu, tā lai tas vidējā vai mazā līmeņa vadītājs, lai turpat ir reizēm tie meistari, reizēm tie ir maiņu vadītāji, reizēm tie ir komandu līderi, kuriem varbūt pat nav tieši pakļautībā cilvēki, bet viņi strādā ar to komandu. Un tā ir tāda tiešām forša programma, un ja tu prasi, kā iedzīvināt, tad šis varētu būt viens no soļiem, kā iedzīvināt. Ir arī kaut kādi individuāli projekti. Tā, konsultants un treneris, jā. Jā, tad tevi var meklēt, ierakstot LinkedInā, un ja kādam ir vēlme uzaicināt konsultantu ar lielu gadu pieredzi tieši loģistikā un transportā, varbūt tiešām tu esi tāds nišas eksperts, kur iespējams šajos transporta un loģistikas risinājumos nav tik liela pieredze, jo tomēr tas ir vērtīgi, ka ekspertam ir arī nozares pieredze. Uzreiz runā par vieniem terminiem un vienā valodā. Jā, tur man ir skaidrs, par ko cilvēki runā. Ja kāds runā par terminālu noliktavu paletēm, pat ar kādu senāku pieredzi vilcieniem un tam līdzīgi, tur viss ir skaidrs, ja kas tur notiek. Tā. Paldies tev, Linda, par sarunu. Paldies tev. Laipni lūgt. Paldies, ka klausījāties. Ja jums šī tēma ir interesanta, tad piesakojiet Apple Podcasts, Spotify un YouTube platformās, kā arī paldies par šī raidījuma tapšanu Sijāma Neo Latvija un uz tikšanos nākamajos raidījumos.